domāju, ka galvenokārt mēs izpildījām kā treneru dotos norādījumus, un mēs mēģinājām nospiest visu apakšu uz to Dereku Niku. Viņi izdarīja vairāk spiedienu, viņi mēģināja uz viņus vairāk spēlēt. Mēs mēģinājām pa diviem iet uz laiku virsū un mēģinājām atbloķēt visu laiku un savākt savu bumbu. Tā kā viņiem bija augam pārsvars un viņi bija fiziski stiprāki, tad viņiem bija arī tas pārsvars zem groziem un viņi bija arī ātrāk un izdarīja ļoti lielu spiedienu. Mēs speciāli ļāvām mestiņiem. Tā kā tā. Mums uzbrukumā nesanāca īstenībā to, ko mēs gribējām izdarīt, tāpēc, kad viņi neļāva, viņi bija arī diezgan nokoncentrējušies uz spēli un viņi bija diezgan fiziski stipri un neļāva iet tur, kur mēs vēlējāmies, un tāpēc arī nesanāca tās kombinācijas uzbrukumā. Kā paša spēle apmierina 28 punkti, 7 no 12 trīniekiem. Ļoti labs rādītājs. Es domāju, ka paldies liels jāsaka savai komandai, kur arī redzēja man tajās brīvajās vietās un izmantoja man. Iekrita arī paši tie metieni un sajūta to spēli, tāpēc arī bija viena no tām dienām, kad uzkrita. LMT Basketbola akadēmijā. Tev šis nav pirmais gads, kā tu jūti progresu pateicoties tieši akadēmijai? Pateicoties šai akadēmijai, es domāju, ka man ir lielāka pārliecība ejot uz laukuma LBL. Un viņi deva to pieredzi pagājušajā gadā spēlējot jau par tām lielākajām komandām. Un šogad es esmu tas, kas spēlēju 18 izlasē, tad man arī bija jārāda piemērs visiem tiem, kas šogad spēlē pirmo gadu. Un jāparāda, kā jāspēlē šajā uz laukuma, kā jāizturās. Katra bumba ir svarīga, tāpēc, ka šī ir izlase un mēs pārstāvam Latvijas godu. Šogad tu esi kapteinis komandā. Kādas ir izjūtas pašam? Izjūtas ir diezgan labas, tāpēc, ka ir tā atbildības sajūta. Ir jāuzvelk spēlētāji pirms spēles, ir jānoskaņo visu komandu, tā kā spēle gatavoja cīņai, un kad viņiem ir jāspēlē pa katru centimetru. Treneris ievēlēja man, tāpēc arī tā sanāk. Jūti, ka uzlabojās komandas sniegums? Es domāju, ka jā, komandas sniegums diezgan labi uzlabojās ar laiku, un plus mums vēl nav Klaus, lielais spēlētājs no apakšām. Es domāju, ka šitais ir sagatavošanās process, un uz vasaras, domāju, būs ļoti labi, un mēs, parādīsim diezgan labu sniegumu.